Tā, labdien! Šodien mēs sāksim runāt konkrētāk par vienu no metodēm, kas tiek izmantota spektra paplašināšanas veidošanai, efekta paplašināšanas veidošanai, jā. Un runāsim mēs par metodi, ko sauc tiešo secību, jā, tātad direct sequence metodi. Mēs iepriekšējā reize jau pieminējam, ka pastāv divas metodes, un tad attiecīgi šodien mēs runāsim par to pirmo. Abās metodēs ir nepieciešams speciālais kods, paplašinoša koda secībā. Attiecīgi šeit mums tādu būs arī jāpaņem. Tātad, un nosacīti sākot, mēs varētu tādā gadījumā metodi ar tiešām secībām uzskatīt, ka iepriekš apskatītais CDMA režīms faktiski tāds arī bijis. Mums tur bija koda secība, ko mēs pielietojam datiem, aprēķinot faktiski Kroneckera reizināšanu, un pēc būtības tas ir praktiski tas pats. Šodien mēs nedaudz sīkāk par to pārunāsim, arī apskatīsim piemēru, kas varētu būt jums kā uzdevuma variants eksamenā, jā, attiecīgi, lai tas būtu skaidrāk. Apstāsimies detalizētāk, kur uz spektra paplašināšanas koeficienta. Tad ideja šeit ir tāda, ka pēc būtības mums būs divkārša modulācija. Tātad pirmā būs koda modulācija, tad tieši šīs paplašinošas koda secības pielietošana datiem, tad šeit mums ir dati. Un otrā būs radiomodulācija, piemēram, binārā fāzes manipulācija. Tad attiecīgi mēs varam uzskatīt, ka mums notiek modulācija divos etapos. Koda pielietošana un parastā radiomodulācija. Jā. Un turklāt mēs drīkstam mainīt viņus vietām. Tātad var šādi rīkot, slēkot viņus, var arī šādi. Jā. Tad attiecīgi šeit uzrakstīts otrādāk. Jā. Nesošas modulēšana ar datiem, kas ir piemēram BPSK. Un otrais ir iegūta signāla modulēšana ar ātro koda signālu, ko mēs apzīmēsim šīs lekcijas laikā G-notē. Ja, tad attiecīgi schematiski tas izskatītos šādi. Ja, attiecīgi mēs to varam faktiski modulāciju, ja runāt konkrēti par fāzes bināro manipulāciju, uzskatīt, ka signāla X-notē piereizināšana pie mūsu nesošās signāla, jā, tad es viņu šeit iezīmēšu tā, ka šeit mums ir nesoša. Rekur šeit arī ar savu jaudas reizinātāju. Tālāk mums šeit ir dati, kas reprezentēti formā plus mīnus 1, jā, NRZ formātā. Tad arī šeit mums ir dati. Un attiecīgi mums ir kods, kas arī ir dots plus mīnus 1 formātā, vai attiecīgi viņu ir jāpārveido par NRZ kodu, un attiecīgi, rekur šeit viņš ir. Un tādā veidā patiešām mums visa modulācija reducējas uz reizināšanu. Tas ir ērti mums simulāciju veidošanā. Protams, dzelžos faktiski mēs izmantojam gatavas mikroshēmas, signālu jaucējus un tam līdzīgas lietas, kas aprēķina mums, teiksim tā, vistuvāku, ko mēs varam praksē cerēt dabūt reizināšanas operāciju. Ja, jo, kā jūs zināt, jaucējs neaprēķina tiešu reizināšanu. Jaucējiem ir problēmas. Ja, atgādināšu jums. Mēs par to runājam, bet pieņemu, ka pagāja laiks un jūs varētu to nedaudz aizmirst, ka mums ir signāls 1, signāls 2. Pieņemsim, ka katrā no tām ir attiecīgi sava frekvence F1 un F2. Un reizināšanas rezultātā, ja mums ir runa par harmoniskajām funkcijām, sinus un kosinus funkcijām, jūs tad laikam zināt, ka rezultātā vajadzētu būt, ja mēs sareizinām divus sinusus, divus kosinus vai kaut ko tādu, tad vajadzētu parādīties starpības frekvences signālam un sumāras frekvences signālam. Tam jābūt matemātiski. Ja mēs sareizināsim divus sinusus,
piemēram, tad mēs iegūsim divas spektrālas komponentes ar šīm starpības un sumaras frekvences komponentiem. Bet nelēma ir tāda, ka reālie jaucēji papildus tam pieliks klāt vēl daudz ko citu. Piemēram, 2F1, 2F2, 2F1 plus F2, plus mīnus es uzrakstīšu šādi. 2F2 plus mīnus F1, ko sauc par intermodulāciju. Ja? Tad attiecīgi reāli jaucēji nedaudz vairāk pieliek šo komponenšu, kas attiecīgi paņem daļu no kopējās signālu enerģijas, kas bija šeit enerģija un šeit enerģija. Ja? Tad tā enerģija tiek sadalīta starp visiem produktiem. Protams, tur nav vienmērīgais sadalījums, daļa tikai neliela, bet tomēr tie traucējuši faktori mums traucēs. Bet tas tā kā atgādinājums, ja? Kā īstenībā šeit mums ir tā saucamais jaucējs vai angliski mixture. Labi. Tad iesim. Un svarīgais moments ir tāds, ka šeit mums bija harmoniskais signāls, nesēs svārstības, ja, ar radiofrekvenci. Un šeit mums bija kods. Turklāt ne periodiskais, bet kaut kāda, teiksim, piemēram, M-secība. Un mēs patiešām redzēsim, ka mums tā apmierina kā kods šajās paplašinošās secības. Tātad turpināsim. Ja? Tad šeit mums ir harmoniskais signāls un šeit mums ir kods. Tad attiecīgi fāzes modulācija, kā mēs mācījāmies informācijas pārraides teorijā, šeit mums pievieno dažādu sākuma fāzi atšķirībā no tā, vai sūtot viennieku vai nulīti. Attiecīgi mēs varam uzskatīt, ka mums notiek divas fāzes modulācijas. Viena fāzes modulācija ar datiem un otras fāzes modulācija ar kodu. Ja? Un nekas mums netraucē apvienot šīs divas modulācijas vienā procesā, kodēšana. Tieši ir tā, kā mēs to darījām SIDMA gadījumā, no sākuma veikt faktiski to kodēšanu un pēc tam veidot fāzes modulāciju no tā visa, kas mums sanāca. Ja? Attiecīgi, tas ir atgādinājums, kā izskaties fāzes modulētais signāls, ja, izmantojot bināro fāzes manipulāciju, tā saucamo BPSK. Un tātad tas ir pie nosacījuma, ka mēs neizmantojam kodu. Ja mēs izmantosim kodu, tad mums šīs vieninieciņš un šī nulite būs aizvietota ar daudz ātrāku un straujāk mainošu signālu. Piemēram, es uzzīmēšu koda fragmentu, ja. Kaut kādu šādu te, piemēram, ja. Un attiecīgi svārstības arī mainīs savu fāzi daudz biežāk. Tātad, ja, tad mums ir divas komponentes, kas atbilst par datiem un kas atbilst par kodu. Un mēs tagad gribam viņas atsevišķi pirms modulācijas procesā sareizināt, jo šeit, atšķirībā no iepriekšējās schēmas, kur mums bija jaucējs jāizmanto, ja, praktiski tāds komponente, ja, mikroschēma šeit, tas viss mēs vēl darām faktiski ciparu apgabalā, ja, ciparu domēnā, ko mums var darīt mūsu signālu ciparu apstrādes procesos. Ja, vai CPU centrālais
ģenerālis, teiksim tā, procesors. Jā? Tad faktiski šeit mums vēl ir skaitļi, ko mēs varam reizināt. Un šīs reizināšanas elements ir īstā reizināšana, jā, bez jebkādām problēmām. Vai arī mēs varam izmantot, piemēram, ja mums dati ir binārajā formā 1,0, tad mēs varam izmantot XOR operāciju kā ekvivalentu šai te reizināšanai. Jā? Tad, ja šeit mums ir plus mīnus 1, gan kods, gan dati, tad šeit datiem un kodam jābūt 1 vai 0 formāta. 1 vai 0. Ja? Attiecīgi, arī izēja būs 1 vai 0 formātā, un pēc tam mums atliks tikai to visu rezultātu pārveidot par NRZ, un mums būs faktiski tas pats. Ja? Tātad, jebkura gadījumā šeit mums parādās opcijas, un arī precizitāte ir augstāka ciparu veidā. Ja? Tātad, kārtējo reizi atgādināšu jums, ka mēs piešķiram nulitei loģiskai binārajai nulitei. Ja? Parasti sprieguma līmenī, kas ir pozitīvs, plus U, piemēram, vai šeit konkrētajā gadījumā plus 1. Ja? Un vieninieciņam līmenī, kas ir negatīvs, mīnus 1. Attiecīgi, tādā gadījumā mums patiešām XOR operācija ir ekvivalenta reizināšanas operācija. Ja mēs piešķirsim otrādi, tad šeit vienādības zīmi vairs likt nedrīkstēs. Ja? Un attiecīgi mums nevarēs aizvietot šīs divas operācijas viena ar otru. Tātad, tālāk ir demodulators, un demodulators pēc būtības dara faktiski to pašu, izņemot vienu momentu. Kā vispirms mēs gribēsim pielietot kodu, un pirms demodulēt mūsu saņemtos datus, mēs gribēsim tikt vaļā no visiem ārpus joslas traucējumiem, kas mums mēģina noslēpēt signālu. Ja? Tad mēs iepriekšējā reizi pabeidzam ar to, ka, ja mums ir lietderīgais signāls, kas tika sareizināts ar kodu, pārraidīts, klāt viņam nāk trokšņi, mākslīgie, speciāli rādītie trokšņi ar mērķi noslēpēt signālu, ja? Tad tālāk, kad mēs to signālu uztveram, mēs visu to vēlreiz reizinām ar mūsu kodu. Un sanāk situācija, ka ja koda simboli G no T pieņem vērtības, tad G no T var pieņemt vērtību vai nu plus 1, vai nu mīnus 1, tad attiecīgi, un laika nobīde ir kompensēta, redzat, šeit ir laika nobīde mīnus T delay, tad attiecīgi tādā gadījumā G kvadrāts vienmēr būs vienāds ar vieninieku. Ja mēs vienmēr reizinām plus 1 ar plus 1 un mīnus 1 ar mīnus 1. Un mums nenotiek situācijas, ka mēs reizinām plus 1 ar mīnus 1, piemēram. Ja? Tātad, kas radītos, ja mēs nepareizi kompensētu laikā nobīdi, kas bija nepieciešams signāla izplatīšanai. Ja? Tad attiecīgi kvadrāts mums ir vienmēr 1. Un attiecīgi tādā gadījumā signāls tiek reizināts ar šo G kvadrātu, faktiski ar 1, un paliek tīrē veidā, bet trokšņi pēc iekavu atvēršanas, ja, tiek reizināti ar koda secību, to spektrs paplašinās, ja, un tad nosacīti sākot šīs joslas filtrs tādā gadījumā visu, kas ir šiem trokšņiem ārpus mūsu interesējušas joslas, atmet nost. Ja? Un šeit pēc būtības visa tā struktūra līdz ar to ir tāda pati korelātora struktūra, ko mēs apskatījamies optimāliem uztverējiem. Ja? Mums ir reizināšana ar etalonu, kur etalons šajā situācijā ir koda secība, un integrēšanas vietā mums ir filtrācija. Ja? Tātad šajā gadījumā tā ir joslas filtrācija, bet tā arī aprēķina tā saucamo konvolūcijas integrāli, ja jebkura filtrācija. Filtra izējas signāls ir integrālis no ieejas signāla, tātad x ieejas ar tātad no t. Ja?
ar filtra impulsa reakciju H no T pēc dt. Ja? Tā arī šeit mums līdz ar to ir integrāls. Un mēs jau runājam par to, ka konvolūcija un korelācija īstenībā ir faktiski gandrīz viens tas pats, izņemot to, ka konvolūcija šīs H no T ir spoguļa attēla, un ja šo mēs paņemsim spoguļa attēla, tad mēs iegūsim korelācijas formulu. Ja? Nu, tad attiecīgi šeit patiešām ir korelātora bloks faktiski, ja? Un tālāk ir datu demodulators, tā klasiskā korelātora integrāļa schēma, ja, ko mēs gan simulējam, gan jūs studiju darba pētījāt, pielietotāju kodēšanu un bez tās, ja. Tad attiecīgi šeit ir tā pati schēma, par ko mēs runājam, bez jebkādām citām izmaiņām. Ja. Šeit attiecīgi ļoti svarīgi ir pareizi novērtēt šo laika nobīdi, jo signāls izplatoties, ja, prasa noteiktu laiku, un attiecīgi mēs nedrīkstam sākt raidītāju un uztverēju. Tad šeit mums ir raidītājs, transmitter, šeit mums ir uztverējs, receiver, un attiecīgi mēs nedrīkstam sākt un ģenerēt kodus vienlaicīgi abos galos. Ja? Tātad mums ir nepieciešams uzgaidīt to nepieciešamo izplatīšanas laiku, T delay, un tikai tāds sāk ģenerēt uztverēto kodu, lai tas kods būtu precīzi tā paša laika momenta sācies, kad atnāk mūsu pirmie dati. Ja? Tāda ir tā ideja. Un, diemžēl, tā aizturas laika novērtēšana ir tikai iespējama ar zināmu precizitāti. Ja? Tad šeit tas jumtiņš nozīmē, ka tā ir tā kā novērtējums. Ja? Attiecīgi pirmais reizinājumais ir reālais signāls, kas tika pārraidīts un reāli fiziski tika aizskavēts, ja, par šo te lielumu. Otrais reizinātais ir mūsu uzģenerētais kods, ievērojot šo laika aiztures novērtējumu, tad mums kaut kādā veidā šis novērtējums vispirms jāizmera. Ja. It īpaši tas ir aktuāli, ja mums objekts kustās, un tas novērtējums visu laiku ir savādāks. Ja mums objekti ir stacionāri, tad faktiski to iespējams aprēķināt vienu reizi ļoti precīzi, un to arī ņemt vērā. Ja. Bet savādāk ir gan jāizmanto tas novērtējums. Ja? Ko mēs atkal varam izdarīt, izmantojot korelācijas metodi, jo tieši pēc šī pašā principa M-secībām darbojas GPS satelītu navigācija. Tur tiek sūtīts kods, un daudz korelātoru vienlaicīgi mēģina atrast to īsto nobīdi, kad mums būs maksimāla korelācija. Ja? Tad faktiski, teiksim tā, jums atnāca, piemēram, M-secībā. Es neteikšu, ka tā ir tieši M-secība, bet nosacīti saka, piemēram, ka tā ir M-secība, jā. Tālāk jums ir vairāki korelātori. Viens korelātors, teiksim, viņu pārbauda ar šādu. Cits korelātors pārbauda nobīdot vēl pa divam taktīm, teiksim, jā. Un kaut kur būs viens no korelātoriem, kurā būs tieši tāds, kā vajag. Ja? Un mēs aprēķinām korelāciju sareizinot šo uztverto ar katru no tiem un izvēloties to vislielāko. Attiecīgi šeit sakritība būs 100%, un te būs maksimums. Ja? Un tādā veidā mēs uzzināsim, kad šito kanālu mēs aizkavējam, piemēram, par 3 taktīm. Tad attiecīgi mūsu laika nobīde sastāv 3 taktis. Ja? Tādā veidā mēs to varam aptuveni novērtēt izplatīšanas ilgumu. Protams, tas prasa noteiktu protokolu, piemēram, sūtīt no sākuma tikai 1 nulles, teiksim tā, lai mūsu kods būtu tīrē veida, ja? Bet tas viss ir risināms, ja? To var apdomāt, sataisīt un pamēģināt izdarīt. Tātad. Un viss tas ir nepieciešams, protams, šim nolūkam, lai kods sevi noņemtu. Ja, mēs pareizi novērtējam pietiekami tuvu šo izplatīšanas laiku, tad mums koda reizinājumam būs vieninieks konstants līmenis vai tuvu pie tā, ja, un attiecīgi viss būs kārtībā. Ja mēs nepareizi to izdarīsim, tad mums parādīsies situācija, kad būs jāreizina +1 ar -1, teiksim, kaut kā šādi tā būs mums nobīdīts, ja.
tas kods. Jā, un attiecīgi šeit jūs varat redzēt, kā mums +1 reizinās ar -1, un attiecīgi sanāk negatīvais -1, šeit sanāk pozitīvais +1, atkal negatīvais, un tā tālāk. Un attiecīgi mūsu datu atjaunošana veiksmīgi nenotiks tāda situācija. Un tad ilustrēšais nelielais piemērs. Ja? Tātad pieņemsim, ka mums ir jāpareida sekojoši dati, ja? Un jāizmanto sekojoša paplašinoša secība. Tad konkrēti šajā situācijā mēs neizmantojam vienu secības periodu uz vienu datu impulsu. Ja? Tātad šo te daudzumu, cik mēs ņemam uz vienu impulsu, mēs varam mainīt. Ja? Tātad, bet šajā situācijā konkrēti tika paņemts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 koda simboli uz vienu datu simbolu. Ja? Tātad mūsu pirmais uzdevums ir novest to +- viennieku formātā. Ja? Tātad attiecīgi gan kodu, gan datu. Jāpiebilst, ka pēc ilguma, tātad šeit, šis laika intervals tau ir tāds pats, kā viena datu impulsa ilgums. Ja? Tātad nosacīti sakot, uz vienu datu impulsu mums kods paspēja pamainīties 12 reizes. Un saprotams, ka tādā gadījumā šim kodam spektrs ir daudz plašāks. Ja? Tātad šeit būs tas nosacīti sakot spektrs kodam. Un šeit būs spektrs datiem. Ja? Un saprotams, ka reizinot ar šo te kodu, arī veidosies tas spektra paplašināšanas efekts, ko mēs gribējam panākt. Jo no signāla teorijas pamatiem jūs atceraties, ka jo īsāks ir signāls laika apgabalā, jo plašāks ir tā spektrs. Teoretiski delta funkcija ir bezgalīgi īsts signāls, un tai piemīt bezgalīgi plats spektrs. Ja? Tāpat kā tas ir ar trokšņiem. Tad lūk, šeit tas jau ir pārveidots. Ja? Un ar cipariem ir uzrakstīts, ja, piemēram, šeit ir 1, šeit ir 0, uzrakstīts binārs kods, bet ar sprieguma līmeni ir jau atzīmēts NRZ. Ja, tad šeit ir -1, un šeit ir attiecīgi +1. Nulītē atbilst +1, vienēsiņam atbilst -1. Ja, tas pats ir izdarīts ar kodu, un attiecīgi tālāk mums ir tikai jāsareizina šie divi signāli pēc parastās normālās skolas reizināšanas, kad mēs reizinām -1 ar +1 un iegūstam -1 un tā tālāk. Ja? Un jūs varat redzēt, ka kopumā mums izies signāls, paplašinātais signāls tagad ir ar tādu pašu impulsu ilgumu, kāds bija kodam. Un nosacīti sākot, mēs to arī varam izmantot kā novērtējumu spektra platumu pēc kodēšanas. Ja? Var teikt, ka faktiski tieši tas kods noteiks, kāds būs spektra platums šai te sistēmai kā tādai. Ja? Jāatzīmē gan, ka šis kods parasti ir periodisks, kā piemēram M secība, un var turpināties līdz bezgalībai. Ja? Un katru reizi mēs tikai dodam jaunus datus un sareistam. Tālāk notiek modulācija, ja? Tad bināra fāzes modulācija, un attiecīgi -vienniekam. Attiecīgi -1, kas atbilst loģiskajam vienniekam. Ja? Un šeit ir +1, kas atbilst loģiskajai nulei. Atbilst attiecīgi -vienniekam sākuma fāzi pi, jo patiešām sinusam pieskaitot pi, jūs iegūsiet -sinusu. Ja? Vai tas pats kā -1 reiz sinus, kur x ir nesoša svārstība frekvence, 2pi laiks, un tas viss 2pi f0t, ja? Attiecīgi īsumam. Lūk, šeit mēs tikai atzīmējam, kāda būs sākuma fāze tam sinusam vai kosinusam, ja? Harmoniskajām svārstībām, nesai frekvencei. Tātad šeit būs vienniekam pi, nulītei 0. Attiecīgi mēs varētu arī uzzīmēt tādu signālu varbūt, ja? Tad, kad te sākas, teiksim, sinus, te būs +sinus, un tā tālāk. Bet to nedarījam,
Jo principā pilnīgi pietiek zināt to sākuma fāzi. Ja? Un tad mēs to varam uzģenerēt tādu signālu. Un arī uzskatāmāk ir, kad šīs sākuma fāzes vienkārši pārskaitītas. Tālāk mēs uztveram šo signālu, uzskatām, ka nekādu traucējumu un trokšņu mums nebija šajā situācijā. Ja? Kaut arī mēs mēģināsim to izdarīt mūsu laboratorijas darbā nākamā nedēļa, pieliekt klāt speciāli pie šī signāla trokšņus. Ja? Vienīgais, ka mēs to nedarīsim radiofrekvenču apgabalā, mēs to šajā NRZ formātā arī darīsim, līdzīgi kā viena no laboratorijas darbiem ar kvadratūras amplitūdas modulāciju. Mēs neizmantojam radiosignālus, ja? Jo tā ir daudz, tā efektīvāk un ātrāk rēķināt simulāciju kompleksajam signālam. Bet pēc būtības tālāk kas? Tālāk mums bija nepieciešams uzģenerēt tādu pašu kodu, par cik šeit mums laika aizturē bija 0, konkrēti šajā piemērā nav laika aizturēs. Tad attiecīgi kods ir tāds pats, tikai, redzat, viņš ir ar harmonisko signālu. Tad faktiski te ir negluži tā, ka kods mēs arī varam principā -1 un +1 izmantot un reizināt ar šo signālu, bet tas ir viens tas pats. Ja? Attiecīgi, tādā gadījumā mums šīs sākuma fāzes saskaitās. Ja? Tātad. Un ja mums, faktiski ne, šeit, piemēram, ja mums veidojas 2π, mēs to nopuļojam līdz 0. Ja? Jo tas ir viens tas pats. Tāda sākuma fāze mums pieņem vērtības robežas no π līdz 0. Un attiecīgi šeit jūs varat redzēt, ka mums ir -1, kuram atbilst loģiska 0. Un šeit mums ir +1 līmenis, kuram atbilst, šeit bija loģiskais 1, nepareizi pateicu, šeit bija loģiska 0. Ja? Attiecīgi mūsu dati tika veiksmīgi uztverti, un turklāt, kā tas bija CDMA koda gadījumā, jo CDMA kodam gadījumā bija vēl viena īpašība klāt, ko mēs neapskatām šeit. CDMA ļāva to darīt vairākiem lietotājiem vienlaicīgi. Ja? Un izmantojot ortogonālus signālus, mēs varējām izdalīt šos ziņojumus. Šeit tādas prasības, kā kodi savstarpēji ortogonāli nav. Ja? Mēs varam izmantot faktiski to pašu M-secību. Mums šeit rūp tikai tas, lai tā M-secība nebūtu zināma tam mūsu, neteiksim, ka pretiniekam, bet kaut kādai trokšņu stacijai, kas mēģina mūsu signālu noslēpēt. Vai, tā mēs mēģinām sūtīt signālu zem trokšņa līmeņa, lai slepenus kaut kādus datus pārraidīt un nepadotu ziņas par sevi. Ja? Tad attiecīgi saprotams, ka M-secības ir ļoti plaši zināmas un ģenerējamas viegli. Un, nesastādā grūtības, tā iziet dažādas M-secības ar dažādām laika nobīdēm. Jā, tas ir, apjomīgs darbs, bet mēs to varam uzticēt kaut kādam datoram, kurš vienkārši ņems un mēģinās uzlauzt jūsu pārraidi, ja, un uzzināt to kodu, ja jūs izmantojat, piemēram, tās pašas M-secības. Un tad attiecīgi sašaurinātie dati mums ir tas pats, kas bija pārraidīts. Tas ir pie nosacījuma, ka mēs pareizi novērtējam nobīdes laiku. Tagad parunāsim nedaudz par tādu iedzienu, kā spektra paplašināšanās koeficients. Ja? Mēs parunāsim nedaudz matemātikas pieslēgsim, kā tādas sarežģītas matemātikas, bet nedaudz abstraktas lietas. Un galu galā iziesim pie konkrētā fiziski saprotama rezultāta, ja, kas būtu šajā gadījumā, laikam jau jums acīm redzams, ka šajā situācijā spektra paplašināšanās koeficients būtu 12. Ja, jo mēs aizvietojam vienu impulsu ar 12 reizes īsākiem impulsiem, kuru skaits ir 12, ja, un attiecīgi spektra platums tādā gadījumā arī 12 reizes paliks plašāks. Tagad mēs uz to gribēsim iziet uz to formulu, ka mums būs pēc būtības jādala faktiski spektra platums delta F izies uz delta F ieejas. Ja?
kas pēc būtības arī pēc definīcijas arī atbilst spektra paplašināšanas koeficientam, ja? Tātad processing gain. Tad attiecīgi, kas parāda, cik reizes izies spektrs ir platāks nekā ies spektrs. Bet mēs to darīsim nedaudz vispārīgākajā veidā, kas ir spēkā arī metodei ar lēcienveidīgo frekvences pārskaņošanu, par ko mēs runāsim nākamreiz. Pēc būtības šīs spektra paplašināšanas koeficients ir pasargātības pakāpe. Ja? Tātad, jo augstāks ir šīs G paplašināšanas, jo labāk mūsu sistēma cīnās ar šiem nevēlamiem slāpētājiem. Ja? Attiecīgi, kāda tur ir ideja? Vēlreiz jāatgādināšu, ka mums iet runāt par mākslīgajiem traucējumiem, kuriem ir ierobežota jauda. Par dabiskajiem traucējumiem tur nekas sevišķi labāk nepaliek, ja? Tomēr mums parādās iespēja sūtīt zem trokšņu līmeņa, ja? Tā it kā mēs neko nesūtām. Ja? Tad faktiski jūsu signāla līmenis katrā frekvencē būs mazāks nekā trokšņiem, taču pēc saspiešanas, ja, faktiski šajā situācijā, sākumā mēs paplašinām, tad pēc tam saspiešam, taču pēc saspiešanas spektram vajadzīgie spektra daļa, tas līmenis, faktiski saskaitīsies, ja, un būs lielāks, jo kodu, tas ir trokšņus, mūsu kods nesašaurinās, ja, trokšņi ir tāpat pilnīgi nejauši, bet mūsu datos iekšā ir tas kods, un pielietojot vēlreiz datiem šo kodu, mēs saspiedīsim tā spektru. Lūk, tāda ideja ir attiecīgi tāda. Ja? Tagad iedomājamies situāciju, ka mums rīcībā ir dimensija signālu kopā, ja? Tātad N pavisam dažādi signāli, un no tām mēs izmantojam, visi tie N ir ortogonāli savstarpēji, ja? Teiksim, mēs varam uzzīmēt spektrā, ja? Tātad N tādas ortogonālas signālus. Ļoti līdzīgi, kā notiek, piemēram, Fourier. Mums ir funkciju bāze, ja, un mums ir N lielais pavisam tāds punktu skaits. Ja, un N lielais pavisam attiecīgi bāzes funkcijas, ja, piemēram, 1024, kas ir sinus 2pi nk dalīts ar N lielo. Ja, kur mēs mainām tagad K, ja, no 0 līdz N lielajam, un attiecīgi veidojas ortogonālie signāli. Tagad mēs izmantosim tikai dažus no šiem signāliem, lai sūtītu savus datus. Piemēram šo, piemēram šo, piemēram šo. Turklāt mēs izmantosim krietni mazāk nekā mūsu rīcība ir. Tad iedomājieties, ka no 1024 mēs, piemēram, izmantojam tikai 5. Un daram to nejauši, lai pseido nejauši. Ja? Attiecīgi, tikai mēs zinām, paredzēts, ka tikai mēs zinām to likumu, pēc kura mēs izvēlamies šīs 5. Un katra laika momenta mēs šīs 5 mainīsim. Ja? Tātad ideja tāda. Lūk. Kas tad tālāk? Tālāk mēs varam izvirzīt mūsu signālu pēc bāzes funkcijām. Tad šeit ir sveiciens tai Fourier rindei, kura viss notiek pilnīgi tāpat, ja šīs psi funkcijas ir, piemēram, kompleksas eksponentes, inesjot 2pi f, 2pi omega lielais tas ir, ja, reiz k, reiz t, analogu formā, piemēram, ja. Un, attiecīgi, jā, tas ir tipiskais veids. Mēs vienkārši varam izmantot dažādas bāzes funkcijas. Jā, tad šeit, tāpēc arī tas uzrakstīts, ka principā nav obligāti, ka tas būtu tieši Fourier. Tā var būt arī kaut kāda parasta kosinusu transformācija, piemēram, jā, kad mēs izmantojam tikai kosinusus, nevis sinusus un kosinusus kā Fourier rinda, bet tikai kosinusus. Un citi veidi, jā, tā saucamie waveleti, daudz kas cits. Mēs principā varam izmantot pat taisnstūra formas impulsus kā bāzes funkcijas, kas ir ortogonālas,
Tas arī veidos wavelettus. Ja? Bet ideja šeit nekas jauns. Šeit pēc būtības tā pati Fourier transformācija, ka mēs varam izvirzīt mūsu signālu bāzes funkcijās ar kaut kādiem koeficientiem. Ja? Kur šie koeficienti tiek aprēķināti kā skalārais reizinājums signālam ar bāzes funkciju. To visu mēs mācījāmies signālu teorijā uz piemēra ar Fourier transformāciju. Un varat ņemt to kā piemēru, ka šeit patiešām ir tāda kā Fourier transformācija. Turklāt šīs bāzes funkcijas ir ortogonālas, kas nozīmē, ka ja mēs reizinām vienu un to pašu funkciju, mums būs vieninieciņš, jo ir vienāds kā. Bet ja divas dažādas, tad šeit savstarpējas enerģijas nebūs. Ja? Attiecīgi tas tā kā atgādinājums, ja? Ka mēs varam tādā veidā jebkuru signālu izvirzīt. Turklāt, ja, šos koeficientus mēs izvēlamies. Ja, itos. Šeit vēl indeks ir J. J ir numerācija no visam pieejamam N komponentiem. Ja, pa visam mums ir N komponentes. No tām mēs izmantojam tikai D. Un savas D, ko mēs izmantojam, mēs arī numurējam no 1 līdz D. Ja, tas ir indeks I, bet visas pieejamas ir indeks J. Un arī visas bāzes funkcijas mēs ņemam attiecīgi vērā. Ja, un attiecīgi šos koeficientus mēs izvēlamies kā plus mīnus A. Ja? Tā, lai vidēji, ja visu sasumēt, ja? Lai vidēji būtu 0. Kas atkal ļoti labi der šajā variantā M secības. Ja? Jo M secības, kā atceraties, tikai pa vienu vairāk bija nulītes nekā vienīcija. Un attiecīgi tādā veidā mums būs patiešām, ja būs pietiekami gara M secība, ļoti tuvu pie 0. Attiecīgi ideja ir tāda, ja mēs vienu un to pašu simbolu vairāk kārtīgi sūtam, tad katru reizi koeficientus mēs meklējam dažādus. Ja? Tātad, lai nebūtu pastāvīgumā, teiksim tā. Ja? Un lūk, tādā gadījumā mēs sadalām visu enerģiju, kas mums ir paredzēta sūtījumam. Ja? Tad tā ideja, ka mums ir signāls, pirms paplašināšanas ar kaut kādu savu enerģiju, ko mēs aprēķinām. Ja? Un tālāk mēs šo enerģiju sadalām uz visam spektrālam komponentiem, ko mēs ņemsim vērā. Visam D komponentiem. Ja? Vienmērīgi. Un līdz ar to katras komponentes enerģija līdz ar to būs vienāda. Ja? Šeit tā svītra augšā apzīmē vidējā aprēķināšanu pēc I. Ja, tātad, jo šeit faktiski mums, piemēram, indeksi ir I un J, tad J mainās pēc šīs summas, savukārt pēc I mums ir enerģija. Ja, un attiecīgi tāda veida enerģija ir vienāda ar šo te koeficientu I kvadrāts I no 1, pat ne enerģija, labi uzrakstīsim šādi, bet tā dalīts ar D vēl trūkst, jo šeit ir vidēja vērtība. J arī šeit ir, bet viņš nemainās šajā summā. Ja šī summa nāk pēc I, tad attiecīgi tas ir nekas cits, ka mūsu AIJ ar svītru kvadrātā. Ja? Tad šeit. Attiecīgi, koeficienti ir ortogonāli atkal, ja mēs izmantojam vienu un to pašu J, ja, tad būs kvadrāts, un tā enerģija tiek sadalīta uz N visam pieejamam vērtībām. Ja J un K būs atšķirīgi, tad attiecīgi ortogonalitāte dos 0. Lūk. Tātad tas ir par sūtījuma pusi, ja, kad mēs izvēlamies D sastāvdaļas no N pieejamam. Un tagad aprēķinām, kāda mums ir enerģija, ja, tādā gadījumā. Un līdzīgi mēs tagad uzzināsim, cik liela būs enerģija trokšņu stācijai, kas mēģinās mūs apslāpēt, un varēsim aprēķināt attiecību. Un nonākt pie secinājuma, vai mums tā spektra paplašanāšana palīdz vai nepalīdz. Trokšņu stācijai šie koeficienti zināmi nav. Ja? Tad attiecīgi tai ir jāizmanto visas N spektrālas komponentes. Attiecīgi tā to dara ar saviem koeficientiem, ar koeficientiem B.
ja, kas var sakrist daļēji ar mūsu A koeficientu, var nesakrist, kā palielināsies, ja, teiksim tā. Attiecīgi trokšņu stācijas signāls arī var būt izvirzīts rindā vispārīgajā gadījumā, kuram mēs arī varam aprēķināt savu enerģiju, ja, vienkārši kāpinot kvadrātā visus šos koeficientus un saskaitot tos kopā. Te bija atsauce uz Parsevāla vienādību no Furija teorijas, ja, tad, kas apgalvoja, ka spektram un signālam Parsevāla, ja, ir vienāda enerģija. Tā enerģija nekur nepazūd. Attiecīgi, šīs komponentes trokšņu stācija var mēģināt pielāgot, lai nodarītu lielākus bojājumus mūsu spektram pārraides procesā. Ja? Attiecīgi, piemēram, ja, mēs varam arī ne visas frekvences taisīt stiprus trokšņus. Ja? Mēs varam, viena stratēģija ir vienmērīgi visas frekvences noslēpēt šādi. Cita stratēģija ir pamēģināt un noteiktajās frekvences izdarīt ļoti stiprus traucējumus, daudz stiprākus nekā vienmērīgi visās. Ja? Jo galu galā kopējā summa visiem šiem punktiem un visiem šiem vektoriem, ja, jābūt vienādai. Tā ir jūsu enerģija, trokšņu stācijas enerģija. Ja? Un tas ir ierobežots resurss, un šo enerģiju ir kaut kāda veida jāsadala. Tad mēs to darām izvēloties B koeficientus. Viena stratēģija vai cita stratēģija, un attiecīgi galu galā kopējais enerģijas daudzums mums no tā nemainīsies. Mēs pamēģinām vienu variantu, pamēģinām otru variantu, bet tā vai savādāk mūsu griezti ir šī enerģija, kas neļaus mums vienkārši paņemt un visas frekvences noslēpēt vienādi stipri. Ja? Mēs varam, bet tās stiprums būs ļoti zems. Attiecīgi mēs uztverē tagad summu. Mūsu signāls ar savu enerģiju un mūsu traucējumi ar savu enerģiju. Un aprēķinot korelācijas integrāli, ja, tātad, pēc klasiskas teorijas, kā mums darbojas uztverējs, ja, mēs saņemam signālu kopā ar trokšņiem, un tagad aprēķinām korelācijas integrāli saistību uz signālu S-ītais, kurš var būt S1, S2, S3 un tā tālāk. Atcerieties, frekvenču manipulācijā mēs rēķinājam divus korelācijas integrāļus un salīdzinām savu starpā. Tad lūk, šeit tas arī ir pavisam mums būs D tādi korelācijas integrāļi, ja, jo mēs izmantojam D vienlaicīgus signālus, un katru no tiem mēs aprēķinām pēc tādas formulas. Ekvivalenti mēs to varam pierakstīt arī pēc Parsevāla vienādības šādi te, ja, kur šeit būs faktiski kas. Mēs varam izrakstīt sīkāk šo integrāli kā no 0 līdz t, S-ītais kvadrātā pēc dt plus integrālis dubultv no t reiz S-ītais no t pēc dt. Ja, pēc būtības tad mēs iestarpinājām šeit y vietā visu šito t un sašķilam integrāļu uz 2. Šeit mums ir enerģija E, kas pēc būtības ir šī te daļa. Ja? Un šī attiecīgi ir savstarpēja enerģija starp signālu un trokšņiem, kas attiecīgi ir šeit. Ja? Un tagad ļoti lielu lomu nospēlēs tas, ka mēs izvēlamies koeficientus plus mīnus 1 ar varbūtību 50%. Aptuveni 50%. Ja? Kā jūs redzat, secības mums ir nepārskaitļa signālu numuru skaits, ja? Un attiecīgi tur nav iespējams panākt 50% precīzi. Bet par cik zīme šeit ir atšķirīga, mums var būt plus A un minus A, ja? Ja, tad mums mainās tagad indeks I, bet noteiktam indeksam J, kurš ir nofiksēts, izmaiņu nav. Ja? Tad attiecīgi šie visi summā dos ļoti zemu vērtību, kas reizinot ar B, faktiski nonicinās viņu un novedīs pie nulles. Ja? Tad attiecīgi mēs varam uzskatīt, ka šitais mums tikpat kā netraucēs un paliks tikai mūsu signāla enerģija. Tāda tā ir ideja. Ja? Un attiecīgi tagad ir situācija. Ja? Mums ir pavisam D korelātori, un tikai viens no tiem sūtīja signālu. Ja? Piemēram, mēs tagad salīdzinām to, ko mēs saņemam ar signālu kaut kādu SM to, un rēķinām korelācijas integrāļus visus
ar I no 1 līdz D. Skaidrs, ka tikai vienam no tām, kuram būs I vienāds ar M, sanāks enerģija. Pārējiem, ideāli, ja mēs patiešām izmantojam ortogonālus signālus, būs pa nulēm. Ja? Attiecīgi vidēji uz visiem šiem signāliem, ja, mums pienāksies, ja enerģija E signālā dalīts ar D. Jo mums būs viens ar enerģiju E un visi pārējie ar enerģiju 0. Un pavisam viņu skaits būs D. Ja? Tad attiecīgi uz katru no šiem D pienāksies enerģija dalīts ar D. Līdzīgi mēs varam novērtēt arī dispersiju. Ja? Tātad šeit ir vidēja vērtība, tātad mathematical expectation, tas ir nevis no vārda enerģija E, bet tas ir no vārda expectation. Ja? Un šis ir no vārda, man liekas, variants angliski saucas dispersija, apzīmējas ar burtu D parasti, ja, statistikā. Lūk, tad šeit mēs to aprēķinām tādā veidā. Ja? Faktiski, aprobežojoties ar gadījumu, kad K ir vienāds ar J, tikai, ja? Jo vispārīgajā gadījumā mums varēja būt dažādi reizinājumi, bet mēs atceramies, ka mums ir ortogonālas bāzes funkcijas gan B koeficientiem, gan A koeficientiem. Ja? Līdz ar to šitais te reizinājums būs 0, ja indeksi nesakritīs. Tas pats ir spēkā arī ar koeficientiem attiecīgi. Līdz ar to šeit mums veidojas kvadrāts B, kvadrāts A. Ja? Mēs jau zinām tagad, kas ir šīs J kvadrāta. Ja? Tad attiecīgi vienīgais, kā šeit mums tagad ir N, nevis D, ja? Un to enerģiju mēs sadalām ar N, nevis ar D. Ja mēs visu šito saskaitīsim, ja, tad attiecīgi uz vienu mums pienāksies enerģija E signāla dalīts ar N. Jo faktiski šeit ir tāda situācija, ka mums pavisam šeit ir N saskaitāmie, ja, jo summa ir no 1 līdz N. Vienam no tām ir enerģija E signāla un visiem pārējiem 0. Ja? Mēs to gribam tagad iznest kā reizinātāju, konstantu reizinātāju pirms šīs summas. Attiecīgi, zinot to, ka summa no visiem šiem A ir E signāla, mēs to varam iznest kā daļu. Ja? E signāla dalīts ar N. Pārējais šītais te attiecīgi paliek trokšņu enerģijai. Ja? Un tagad attiecīgi mēs definēsim signāls pret slāpējums attiecību. Ja? Tātad signal to jamming ratio. Mēs zinām, kas ir signal to noise, bet noise ir naturālais troksnis. Jamming tas jau ir mērķtiecīgs vai varbūt neapzināts, varbūt arī slāpējums ar citu mākslīgo signālu. Tad šeit attiecīgi mums ir kvadrāts no matemātiskas cerības, ja, ko mēs aprēķinājām, ka tās ir signāls kvadrātā. Ja. Šī ir varbūtība, ka tiks izvēlēts īstais varbūtību blīvums, ja, pavisam mums ir D signāli un tikai viens no tiem tiek sūtīts. Turklāt varbūtība ir vienmērīgi sadalīta, katrs no tiem var būt izvēlēts ar vienādu iespējamību, teiksim tā, jā, tad attiecīgi šī varbūtība ir 1 dalīts ar D. Un dispersiju mēs tikko novērtējam. Signāla enerģija, trokšņa enerģija dalīts ar N. Jā, attiecīgi šeit mēs varam ko izdarīt? Mēs varam šo dalīts ar N pārnest skaitītājā, mēs varam saīsināt šo te, un mums sanāks galu galā šāda te atbilde. Ja? Ko tas tagad nozīmē? Tas attiecīgi nozīmē, ka šī attiecība ir atkarīga ne tikai no tā, kāda ir enerģija mūsu signālam un kāda ir enerģija trokšņiem. Ja? Tā, kā mēs zinām, ja? Signāls trokšņa attiecība, tad signāla enerģija dalīts ar trokšņa attiecību, bet arī no tā, kādu daļu no visam iespējamām frekvencijām mēs izmantojam.
piemēram, visam iespējamam frekvencēm. Ja? Tad attiecīgi saprotams, ka jo mazāks būs D, jo lielāka būs šī attiecība. Ja? Attiecīgi, jo labāk mūsu sistēma darbosies. Vai attiecīgi, jo lielāks būs N, tas pats. Ja? Tātad mums patiešām, lai tās ļoti labi darbotos, ir jāizmanto tikai nelielu daļu no visam pieejamam mums signāla versijām. Ja? Tātad attiecīgi enerģija signālā pārsniedz trokšņu enerģiju tieši N dalīts ar D reizes, un šīs N dalīts ar D arī ir spektra paplašināšanās koeficients vispārīgajā gadījumā. Ja? Tad tas nav piesaistīts tieši pie tiešajām secībām vai pie frekvences liecinātīgas pārskaņošanas gadījumā, ja? Bet N dalīts ar D reizes ir tas vispārīgajā gadījumā tīri teoretiski. Mūsu gadījumā mēs to varam izteikt caur joslas platumu. Ja? Tātad, piemēram, kopējais izmantojama dimensiju skaits ir N, mūsu sākotnējais signāla spektra platums ir delta F, vai labi, ne sākotnējais, bet vispār attiecīgi joslas platums delta F, kas prasa tāda dimensija, un impulsa ilgums stāv arī nepieciešams. Ja? Tad attiecīgi sareizinot joslas platumu ar impulsa ilgumu un divkāršojot to, mēs uzzināsim šo te koordinātu skaitu N. Ja? To mēs varam izdarīt tagad divas reizes signālam pirms paplašināšanas, kas ir D, ja? Un signālam pēc paplašināšanas. Attiecīgi mēs tagad aizvietojam, ja? Šo te N ar visu šo izteiksmi, šo te D ar visu šo izteiksmi. Un varam saīsināt tagad divnieciņu saīsinam. Mūsu datu impulsa ilgums nemainījies procesā, tad arī to mēs saīsinām, un mēs tādā veidā nonācam pie tās pašas formulas, tātad delta F spread spektrum, SS, ja, tātad spektra paplašināšanās, dalīts ar delta F minimālais, kas bija nepieciešams sākotnēji, ja, kurš modulētajā gadījumā, kā jūs zināt, ir ekvivalents datu pārēdes ātrumam R. Ja, tātad pēc Šenona teorēmas. Attiecīgi, tādā veidā mēs izgājam no šīs vispārīgas formulas uz konkrētu formulu spektra paplašināšanās koeficientiem, ja, gain processing gadījumā ar tiešajām secībām. Un tieši tādu pašu formulu mēs pēc būtības izmantosim arī liecienveidīgajai frekvences pārskaņošanai, jo mums būs daudz vieglāk uzzināt, kāds ir spektra platums pēc paplašināšanas, ja, nekā rēķināt šīs abstraktas dimensijas signāliem un visu to pārēju. Saprotu, ka tas varēja būt nepārāk acīm redzami, bet rekomendēju jums attiecīgi, ja nepieciešams palasīt arī internetā, jūs varat atrast to spread spectrum ratio. Ja. Ratio. Attiecīgi tur ir sarežģīti. Tas ir, ja, matemātiski. Bet galu galā mēs nonācām līdz šai te fiziski saprotamajai formulai, kā spektra platums izejā dalīts ar spektra platumu ieeja patiešām dod šo spektra paplašināšanās koeficientu. Cik reizes tas spektrs ir platāks. Ja? Tātad, turklāt, mūsu gadījumā spektra platumu izejā pilnībā diktē mūsu koda simboli. Ja? Attiecīgi, tos mēs sauksim par čip, ja? Par elementārajiem signāliem, visīsākajiem signāliem, kādi ir mūsu sistēmā. Ja? Tā visīsākais tas būs tās koda signāls, un attiecīgi tam būs savs joslas platums, kas faktiski arī būs tas spektra platums pēc paplašināšanas. Ja, pieņemsim tagad, ka katrs bits sastāv no 1000 koda simboliem. Ja, tad, mums ir 1000 koda simboli uz vienu bitu. Un tādā gadījumā spektra paplašināšanas koeficients sastādīs arī 1000. Ja. Līdz ar to, ja
puse no šiem, mazākā puse, teiksim tā, jā, gandrīz puse -1 elementārie signāli saņemti tiks ar kļūdu, jā, jo tas ir saprotams, iespējams, jā, mēs rēķinājam kļūdas varbūtības, modulāciju, un tagad mums tiek sūtīts nevis viens simbols, viennieciņš, bet gan vesela koda secība, kas sastāv no 1000 viennieciņiem vai nulītēm. Un saprotams, ka tagad ir vairāk vietas, kur kļūdīties. Bet neskatoties uz to, ja mēs 499 no 1000 saņemsim ar kļūdu, tad galu galā kopumā mēs joprojām visu šito uztversim kā pareizo signālu, kā viens. Ja? Savukārt, ja saņems vairāk nekā puse ar kļūdām, tad gan var nepalaimēties un šīs vienīciņš var būt uztverts nepareizi. Ja? Tad šeit tās tā kā norāda tikai uz to. Ja? Tagad aprēķināsim tādu uzdevumiņu, ja? Ka mums ir doti dati, ja? Un pateiks, ka šis datu pārdes ātrums ir 70 biti sekundē. Ja nepatīk tik zems ātrums, varat sev prātā iedomāties megabiti, bet tas nav principiāli uz doto brīdi. Ja? Galvenais ir attiecīgi ideja, kā tas darbojas. Ja? Tātad, līdzīgs uzdevums jums varbūt arī eksamena trāpīties, ja? Attiecīgi skatīsimies, kāds mums tur būs eksamens, kad pienāks laiks. Tātad, datu pārraidi sākam no kreisās puses, tas nozīmē, ka pirmais simbols ir šeit. Un sinhronizācijas impulsu frekvence kodam, ja, tad šeit iet runa par kodu, ir 225 Hz. Tas nozīmē, ka mums nāk 225 koda simboli vienā sekundē. Ja. Attiecīgi 75 datu simboli vienā sekundē. Ja. Tas nosacīti sakot, ir mums R čipa, un šis ir parastais R. Tādā veidā mēs varam aprēķināt spektra paplašināšanas koeficientu uzreiz, bet nesteigsimies, paskatīsimies un sākam visu uzdevumu. Tālāk, kodu mums ģenerē šīs M secības ģenerators ar sākuma stāvokli 1111. Ja, tad attiecīgi bez paša šī uzdevuma jums būs nepieciešams arī atrast šo M secību. Tālāk uzdevums parādīt grafiski secību, kas tiks pārraidīta. Ja? Tātad dati reiz kods. Noteikti paplašināšanas koeficientu 3. un pēc tam noteikti pārraidīta vai paplašināta signāla joslas plātumu. Tas ir 2. Un nākamais 4. tā kā scenārija modelēšana. Ja? Kā pieņemot, ka mēs terējam kaut kādu laiku uz impulsa pārraidi, kas ir ievērojami vairāk nekā čipa ilgums, noteikti kāds mums būs tas sašaurinošais kods. Ja? Tad attiecīgi rēķināsim šo uzdevumu. Faktiski šeit daudz ātrāk ir aprēķināt 2. un 3. jo nekas nav jāzīmē. To mēs varam izdarīt uzreiz. Tātad, pirmkārt, noteikti pārraidīta signāla joslas platumu. Kā mēs pateicam, pārraidīta signāla joslas platums pilnībā tiks diktēts ar spektra platumu koda secībai. Ja? Attiecīgi delta F spread spektrum mums būs nekas cits, kā šīs 225 Hz. Nākamais punkts – spektra paplašināšanas koeficients. To arī mēs izdarījām, un tas arī ir nepieciešams, lai atrisinātu pirmo uzdevumu, jo mums ir jāzina, cik mums pienākas koda simboli uz vienu datu simbolu. Ja? Attiecīgi, mums ir jāaprēķina to šāda veida delta F spread spektrum dalīts ar R. Ja? Tad 225 Hz dalīts ar 75 bit sekundē. Un sanāk 3. Ja? 3 koda simboli uz vienu datu simbolu, kas arī ir spektra paplašināšanas koeficients. Tagad mums ir jāuzzīmē, kā izskatīsies šis signāls pēc paplašināšanas. Šim nolūkam mēs gan izmantošu oktāvu. Jūs arī principā drīkstat tā darīt, jo zīmēt ar roku, un tas būs arī nesmuki un ilgi, tāpēc mēs izdarīsim to nedaudz ātrāk.
tā kā mūsu nodarbība arī jau tuvojas beigām, tad izdarīsim šo oktāvā. Tātad nosauksim to kā spread spectrum DS, drag sequence. Jā, palielināšu fontu varbūt nedaudz, lai skaidrāk redzams būtu. Tā, tas nav tas būs cita priekšmetā. Tā, attiecīgi mums tagad ir jāievada šie dati. Tā. Jā. Tātad tas būs, es apzīmēšu vienkārši D, 1, 0, 0, 1, 1, un pie reizes arī konvertēšu to NRZ formā, lai izmantotu reizināšanu. -2 reiz dati plus 1. Ja? Tad tas būs data in NRZ formātu. Tagad mums vajag arī kodu G, arī NRZ formātā. Tagad mums gan jāaprēķina M secība, bet par laimi es jau sagatavoju sev programmiņu, kas man šo M secību aprēķinās. Ja? Tāpēc es šeit viltošu, jums gan to jāizdara eksamena laikā. Pareizi, bet arī eksamenam jums tiks dots daudz laika, tā kā tā nebūs problēma. Es attīstīju funkciju MCQ4, kas man aprēķina no ievadīta datu bloka, kas ir 4 vieninieki. Pagaidiet, man liekas, es varu uzrakstīt help MCQ4. Es tev komentāros rakstīju. Jā, tad mums pirmais parametrs ir initial state of triggers, tātad sākuma bloks, 4 elementi. Nākamais ir ģenerējamas M secības garums, un nākamais ir izējas numurs, kura mēs ņemam M secību. Šeit tas ir pēdējais, 5. Ja? Tad attiecīgi manā gadījumā tas būs MCQ4. Funkciju es uzrakstīju pats, tādas nav oktavā, ja kās. Jūs arī varat mierīgi uzrakstīt. Tātad, cik tagad mums būs nepieciešams, ja? Cik mums ir datu? Datu mums ir 5 simboli, uz katru ir 3 koda simboli. Tad attiecīgi precīzi 15 biti, ja? 1 M secības periods. Un izēja no pēdējā 4. triggera. Ja? Attiecīgi šeit viņš parāda, kā veidojas tā tabula pa soļiem. Tas attiecīgi mums šeit neinteresē. Kur ir viens periods M secībai. Ko es tagad paņemšu un nokopēšu. Ja? Tad attiecīgi spread kode NRZ formātu. Labi, varbūt. Principā es varu šo funkciju arī tā kā izrakstīt šeit, bet, labi. Attiecīgi, šī ir M secībā ar garumu 15, jo mums ir 4 triggeri, jā, tātad attiecīgi M secībās garums būs 2 pakāpe 4 minus 1. Jā, tātad 15, precīzi viens periods. Turklāt veidojušies polnums šajā gadījumā netika uzdots, jums tika uzdota schēma, varbūt ekstremā pateikts tieši tad būs dots veidojušies polnums, un tas arī būs viss, kas pateikts. Ja? Konkrēti šajā situācijā mums veidojušies polnums ir attiecīgi 4. pakāpēs, un XOR elements stāv pie 4. triggera. Ja? Tad pēc 3. attiecīgi mums ir Z kubā plus 1. Šāds te veidojušies polnums šajā situācijā. Un tagad mums ir nepieciešams izveidot paplašināto signālu. Tātad, labi, apzīmēsim šito ar X tomēr, jo tur tas apzīmēts ar X uzdevumā. Tātad, generate spread spectrum signālu. Tagad par cik mums abi viņi ir NRZ formātā, mēs varam mierīgi izmantot Kronekera reizināšanu un izveidot pārraidāmo signālu. Es to apzīmēšu vienkārši XG, ja? Tātad attiecīgi tās būs
Kronekera reizināšana, X un kods. Ja? Un tagad mēs to gribēsim attēlot. Figūra 1. Man būs nepieciešami 3 grafiki pavisam, tad plot 3, 1, 1, plot 3, 1, 2, un plot 3, 1, 3. Pirmai grafikai es uzzīmēšu sākotnējos datus, kādi viņi bija. Tikai vienīgais, kā tagad vajadzētu mums piedefinēt klāt laiku, tad uzdosim šos parametrus. R mums bija 75 biti sekundē, un tātad R chip mums bija 225, ja, tātad koda ilgums. Attiecīgi mēs varam definēt ilgumu T kā 1 dalīts ar R, un T chip kā 1 dalīts ar R chip. Ja? Un tad definēt divus laikus. T no 0 līdz length no X. Tātad ne kvadrāt, bet parastas iekavas sareizinās ar T. Un T chip būs no 0 līdz length no X G. Ja? Sareizināts ar T chip. Tādā veidā, ja? Un pirmajā grafikā es uzzīmēšu parastu signālu X. Tātad es izmantošu stairs funkciju. Tātad T un X, X end. Lai man tās pēdējais impuls būtu pilnībā, read on. Otrajā es uzzīmēšu kodu, jā, tātad. Kodu es uzzīmēšu, jā. Pagaidiet, šeit mēs nepareizi darījām ar kronu. Ar šito kronu mēs darījām nepareizi. Mums vajadzēja. Jā, tad šeit Kronekera multiplikācija mums nederēs, jo mums vajadzēja paņemt 3 M-secības simbolus un sareizināt ar pirmo X. Ko mēs izdarījām ar kron funkciju, ir paņemam visu M-secību, sareizinājām to ar šo, visu M-secību ar šo, visu M-secību ar šo. Tad tas bija tā kā nepareizi izdarīts, ja? Tad mums vajadzēja šeit X-u atkārtot 3 reizes. Tātad tas būs X kaut kāds pārdiskretizēts, ja? Un XG tādā gadījumā būtu elements pēc elementa reizinājums X-am ar G. Šādi te būtu pareizi, ja? Šeit es tā kā nepareizi jums izdarīju. Jo mums vajag, lai būtu 15 simboli X-a, 15 simboli G. Mēs ar Kronekera reizināšanas palīdzību katru no šiem simboliem atkārtojam 3 reizes, ja? Un tad varam viņus sareizināt. Ja? Attiecīgi šeit būs T chip un XG. Ja? XG end. Un paskatīsimies, vai tas tika uzzīmēts. Nē, laikam šito gan vajag tomēr. Labi, izdarīsim šādi. Tātad šeit būs attiecīgi vienkārši G. Ja? Tad pirmajā grafikā būs dati, otrajā kods, un trešajā kodētie dati. Ja? Tātad kaut kas nav. Tā. Kaut kas ar iekavam. Jā, otrādi. N. Tā. Tā. 10. līnija. SD. Pagaidiet. Kāpēc? 1 reiz 15. G ir 1 reiz 16. Tā.
kaut kur es pa vienu vai vienu vairāk nokopēju. Jā, man liekas, pa vienu vairāk nokopēju. Ok, to mēs varam izlabot. Un, oi, jā. Tā, labi, vēl pieliksim x līmus. Ne, y līmu. Tātad mīnus 1,1. Nu, tā, lai tās grafiks būtu redzams, kur viņam ir 1, kur viņam ir mīnus 1. Savādāk viņš uzliek tās robežas, un uz tās pašas robežas nav smuki saskatāms. Ja? Tagad mēs varam redzēt datus. Viens, tā, kādi mums bija dati? Tātad 1, 2 nulles, ja? 2 viennieki. Nu jā, var redzēt, ka šī nulle ir 2 reiz garāka nekā šis 1. Tālāk mums ir kods no M saistības otrajā grafika. Un trešajā grafika ir savstarpējs reizinājums kodam ar M saistību. Ja? Tad šeit ir pirmais simbols, tālāk šeit ir otrais simbols, trešais simbols, kaut kur šeit ceturtais un piektais. Ja? Tad šeit ceturtais un piektais tur. Te ir kodētie dati. Tagad, ja mēs sareizināsim atkal mūsu XG elements pēc elementāru kodu G, dati mums būs tie paši, jā, tikai mums viņus būs pēc tam jānolasa retāk. Un mīnus 1, plus 1, plus 1, mīnus 1, mīnus 1. Bet pēdējais uzdevums no jums prasa pieņemt tagad, ka notika pārbīde datu pārēdes laikā. Jā, tātad attiecīgi mums vajadzīgs figūra 2. Tā, kur tas pazudā? Figūrē 2, kurā mēs pievienosim faktiski vienu, tā, ne, atkal ne šis. Teiksim vienu periodu, ja? Ne periodu, bet viena čipa ilguma nobīdi. Ja? Un attiecīgi tādā gadījumā, tā, pirmo es nokopēšu, ne pirmo, bet šito, lai mazāk mainīt. Ja? Tad es pieskaitīšu klāt pie laika nobīdes vienu čipa ilgumu. Ja? Tātad tādējādi visu nobīdot pa x asi par vienu koda simbola ilgumu. Datiem to izdarīšu, a kodam savukārt to neizdarīšu. Ja? Tātad šeit būs 2, šeit būs 2. Un kas nu būs tādā gadījumā? Tā, šeit padomās. Interesanti. Kāpēc tik? Tā. Pagaidiet. Te izskatās, ka kaut kas pavisam neacīm redzams. Jā. Viņš, nu, tā kā pateica par indeksu numuru, bet tāda nesapratama valoda, ka bija grūti saprast, jā, bet, nu, es tā kā sapratu, kur problēma bija. Jā, varat redzēt, ka mūsu dati tagad, nepareizi, šeit, jā, sākas par vienu to simbolu ilgāk. Un ja tagad mēs sareizināsim datus ar kodu, tad šeit būs tā kā 1. Nu, labi, nelēma tāda, ka šeit mums arī laika intervāls dažāds, ja? Tātad šeit 0,7, šeit 0,8. Sataisīsim viņus vienāda mēroga. Ok. Sataisīsim vienādu mērogu. Tātad mums vajag x lim. Nu, es vienkārši to sataisīšu tādā veidā. Nereķinot. Varēja arī izreikināt. Ja? Tagad gan viņi ir vienādi, un mums vēl turklāt pēdējiem, kā varat redzēt, pietrūks koda simbola. Nu, tas nekas, jo mums ir M secība, un mēs skaidri zinām, ka nākamais bits būtu šāds te. Ja?
Bet, ja mēs tagad reizinātu, tad šeit būtu, reiz šitais būtu tātad +1. Šitais reiz šitais būtu +1. +1, ja. Tālāk būtu -1, +1, -1, jo skatos vienkārši pēc zīmes. Ja atšķirīgas zīmes, tad mīnus, ja vienādas zīmes, tad +1, -1, ja. Un mēs varam redzēt, ka pirmais varbūt arī tiktu uztverts pareizi, bet otrai būtu kļūda, ja, varat redzēt, šeit zīme mainies, un ar vārdu sakot, uztveršana mums nenotiek veiksmīgi. Ja? Līdz ar to, mēs to varam nomodelēt, ierakstot nulli priekšā pirms mūsu kodētiem datiem, un sareizinot to ar kodu, kuram tika atkārtots pēdējais, tas ir pirmais simbols, ja? Kurš sakas cikliski no jauna. Ja? Tad attiecīgi mūsu pirmais simbols ir šeit, otrais simbols ir šeit, trešais simbols ir šeit, ceturtais ir šeit, piektais ir šeit. Savukārt sākotnējie dati x, ja, xd, es labāk uzmešu šādi būtu, šādi te. Kā varat redzēt, pirmo mēs saņemam vispār nepareizi, ja, tagad viņš ir invertējies, otrais arī nepareizi, trešais nepareizi, es tā novilkšu līnijas, kur skatieties, ja. Tad faktiski divi pēdējie tika uztverti pareizi, ja, tikai viņi. Visi pārējie netika uztverti pareizi. Tas ir tāpēc, ka šeit mums ir nekompensēta laika nobīde, un mums to vajag tagad kompensēt, aizturēt attiecīgi arī kodu pa vienu pozīciju. Tad kodā tas attiecīgi izpautos tā, ka mēs pierakstam nulli te priekšā arī pirms koda. Ja. Tagad gan var redzēt, ka viss ir pareizi. Ja. Sakrīt xd un x dekodētais. Ja, šeit viss ir. No kura mēs tagad vienu reizi, tātad šitais būs attiecīgi -1, šitais būs attiecīgi +1, +1, -1 un -1. Un mūsu x arī bija tāds pats. Ja? -1, +1, +1, -1, -1. Tad, lai tas nostrādātu, mums attiecīgi kodu ir jānobīda arī pa vienu pozīciju. Ja? Tad attiecīgi arī kodam nepieciešams pieskaitīt šo te time delay. Ja? Tātad es viņu tā arī varbūt uzrakstīšu. T delay būs vienāds ar T chip. Šeit es to iekļaušu tāda veida, un arī kodu jāsāk ģenerēt vēlāk par vienu šo te impulsa ilgumu. Ja? Tā, tas ir, pagaidiet, tas ir pirmais, kur ir otrais. Ja? Tad attiecīgi tādā veidā šeit jūs varat redzēt pirmajam vienmēr sanāks mīnuszīme, ja? Tātad, jo mēs sareizinām pretējas zīmes, otrajam vienmēr sanāk, otrajam un trešajam vienmēr sanāk pluszīme, jo mēs reizinām vienādus. Tālāk trešajam sanāk mīnuszīme, un ceturtajam sanāk piektajam sanāk mīnuszīme. Ja? Tāda veida mēs to nomodelējam situāciju, ka mums parādās laika nobīde. Mēs varam to sataisīt nobīdi 2 simboli, 3 simboli un tā tālāk. Ja? Tātad saprotams, ka, lai veiksmīgi viss strādātu, ir šī nobīde jāzina, lai pareizi sāktu pielietot kodu īstajā laika momentā. Uz to arī tā kā bija orientēts šis uzdevums, lai parādītu šo te situāciju. Ja? Un tad attiecīgi tas arī ir, ko es gribu pastāstīt. Tas nav nekāds labturies darbs, mājas darbs, jā, tātad tas ir vienkārši uzdevums, kuru es nolēmu, lai nezīmētu to pašu ar roku vēl ilgāk, parādīt jums, kā jūs varat izmantot Oktavu, lai to aprēķinot arī savam uzdevumu, ja nu kas.
Tā, tātad attiecīgi tas būtu viss par šo nodarbību. Ja jums ir kādi jautājumi, droši jautājiet. Tā, bet ja jautājumu nav, tad pabeigsim, ja?